Augstākās tiesas civillietu tiesu palāte 26. aprīļa tiesas sēdē nolēma līdz novembrim atlikt Jelvertona Investment BV prasības izskatīšanu par tiesībām uz Ventbunkers akcijām. Par iemeslu tam ir tiesnešu šaubas, vai zvērnāts advokāts Mārtiņš Kvēps ir tiesīgs pārstāvēt akciju sabiedrības Ventbunkers intereses. 2010. gada decembrī Rīgas apgabala tiesa noraidīja nīderlandiešu uzņēmuma Jelvertona Investment prasību atzīt to par likumīgo Ventspils akciju sabiedrības Ventbunkers akcionāru. 2012. gada 26. aprīlī Latvijas Republikas augstākās tiesas civillietu tiesu palātā tika paredzēts izskatīt apelācijas sūdzību, kuru iesniedzis augstāk minētais uzņēmums, paužot pārliecību, ka pirms 2 gadiem pieņemtais tiesas lēmums ir nepareizs, nepamatots un nelikumīgs. Tas ir spriedums, kuru ir taisījis neviens cits, kā juristu saimē labi zināmais tiesnesis Juris Freimanis. Jūs varat redzēt, kāda šaubēna krīpā ar šo te kungu. Visa prasība ir noraidīta, nekam nav pamata. Tas, ka cilvēkus izdzen no akcionāra reģistra ārā, slepeni no viņiem, tas viss ir normāli. Prasītāji Jelvertona Investment tiesā pārstāvēja zvērnāts advokāts Daimārs Škutāns un Oskars Jonāns. Savukārt atbildētājus Raimondu Grīniņu, Valēriju Godunovu un pašu sevi pārstāvēja iepriekš vairākos skandālos iesaistītais advokāts Mārtiņš Kvēps. Tāpat atbildētāju kārtā tika pārstāvēti uzņēmumi Gaidžas Limited, Sterops Limited, Topmar Baltic Investments un Sijā Kement. Daimārs Škutāns norāda, ka viņa pārstāvētā kompānija ir pavadījusi ilgu laiku ar prasības nodrošināšanas jautājumiem, lai nerastos situācijas, kad cilvēki iereģistrējušies komercreģistrā un pēc tam bloķē jebkuru citu ierakstu veikšanu. Jāatzīmē gan, ka viņa izpratnē pirmās instances tiesa, skatot Ventbunkers akcionāru lietu, nav ņēmusi vērā teju 90% no lietā esošās informācijas. Piemēram, lietā ir viens tāds dokuments, kur ir parakstījis tas pats Mārtiņš Kvēps, kurā šis kungs saka, lūdzu, reģistrējiet prasītāju Jelvertona Investment kā īpašnieku akcijām. Tagad šis kolēģis stāsta, ka patiesībā tā nav bijis domāts nekad. Ka patiesībā bija domāts par kaut kādu turētāju reģistrēšanu. Un tad valdes priekšsēdētājs izdod akciju apliecību, kur tā arī ierakstīts ir, ka akciju īpašnieka nosaukums un numurs un savu parakstu uzlicis. Tagad, nezinu kādā veidā, kolēģis Kvēps ir sagādājis šī te bijušā valdes priekšsēdētāja liecību, kurā viņš saka, ka patiesībā, tad, kad viņš parakstīja dokumentu, izdod akciju apliecību īpašniekam, patiesībā tas tā nebija domāts. Patiesībā īpašnieki bija citi. Šobrīd šis kungs ir neviens cits kā Ivars Pāži, kas ir Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs. Man liekas, ka Latvijas valstī jāsāk jau ir baiļoties, ko šis kungs paraksta. Šodien viņš paraksta kaut ko tādu, 5 gadus vēlāk pateiks, es nemaz tā nedomāju. Advokāts Kvēps un viņa kolēģi uz šo un citiem jautājumiem atteicās sniegt jebkādus komentārus. Savukārt Škutāns, komentējot atbildētāju puses nostāju, norāda, ka tā rīkojas neievērojot likumā paredzētās procedūras. Mēs ieturam to pozīciju, kas ir rietumu civilizētajā pasaulē. Ka ir kaut kādas procedūras, ka ir kaut kādi likumi, kas ir jāievēro, lai mainītos ieraksta akcionāra reģistrā. Tie kungi, kas mums ir otrā pusē, viņi acīm redzot ir iedomājušies, ka tas ir pārāk dārgi un pārāk lēni. Škutāns ir pārsteigts par tiesas lēmumu. Viņš uzsver, ka viņa pārstāvēto klientu interesēs nekādā gadījumā nav novilcināt tiesas procesu. Taču esot situācijā, kur komercreģistrā visi Kvēpa pārstāvēto pušu veiktie ieraksti ir apstrīdēti, neņemt vērā daudzos pierādījumus būtu smags signāls rēderismam Latvijā. Kaut kā negaidīt, bet šoreiz tas ir pirmais gadījums, ko es zinu, kad tiesa iedziļinājās. Līdz šim bija tieši tādi paši tiesas procesi, dažādās tiesvedībās, Ventspils tiesās, citās tiesās. Un nevienam īsti gar to nebija nekādas daļas. Piemēram, Rīgas apgabala tiesā tika iesniegts arī līdzīgs tāds pats pieteikums, ka jā, ir cilvēki, kas ir reģistrēti komercreģistrā, bet ir cilvēki, kas nav reģistrēti komercreģistrā, bet viņi uzskata, ka viņi ir īstie kompānijas vadītāji. Rīgas apgabala tiesa līdz šim lēma diezgan elementāri. Tas, kas ierakstīts komercreģistrā, tas ir arī pārstāvis. Un nebija nevienam nekādas daļas gar to, ka ir citas tiesvedības, ka ir citi procesi.
visi šie argumenti tika aizslaucīti vienkārši mēslainē. Uz tiesas sēdi, kas atlikta uz šā gada 29. novembri, advokāts Mārtiņš Kvēps lēmuma paziņošanas laikā tiesnesei apsolīja ierasties kaut vai miris. Tāpat viņš uzsvēra, ka noteikti izmantos Šveices prokuratūras pakalpojumus, un līdz 28. novembrim būs arī rezultāti. Kā es saprotu Kvēpa kunga teikto tulkojumā, tad tie ir vienkārši draudi par to, ka Kvēpa kungs panāks ar Šveices prokuratūras starpniecību kaut kādu lēmumu. Es no viņa sapratu, ka viņš jau ir tik drošs par tādu lēmumu, ka, acīm redzot, tas ir vērsts pret Rudolfu Meroni. Acīm redzot, varbūt viņu kaut kādā veidā diskreditēt vai kā citādāki, es nezinu, kā to nosaukt. Bet zinot Kvēpa kunga metodas, es teiktu, ka uzsvaru viņš varētu likt uz vienu. Kaut kādā veidā iegūt kontrolē prasītāju, kompāniju Elverton Investment, un tad vienkārši atsaukt mums pilnvars, un gluži vienkārši šīs tiesvedības vairāk nebūs. Škutāns ir gandrīts par to, ka tiesa nolēmusi akli nesakot tikai komercreģistrā rakstītajam, bet iedziļināties lietas būtībā. Tas arī dzen ir pozitīvs signāls Latvijas komersantiem, un viņš ir pārliecināts, apelācijas sūdzība ir pamatota un taisnība ir Elverton Investmentu pusē.